Thank you, Lord. You are worthy of all the praise and all the glory. Tu, kungs, esi cienīgs saņemt visu slāvu un visu godu. Thank you for your sacrifice. Paldies, kungs, par tavu upuri. We belong to you. Mēs piederam tev, kungs. We live for you because you died for us. Mēs dzīvojam tev, jo tu nomiri par mums. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. Hallelujah. Thank you, Father. Paldies, Tēvs. Thank you for your presence here. Paldies par tavu klātbūtni šajā vietā. Thank you, Father. Paldies, Tēvs. So there are just a few things that are just percolating in my spirit right now. Dažas lietas, ko kungs šobrīd ielika manā garā, And I just want to speak it over this body. un es gribu runāt par šo Kristus miesu, par šo draudzi. So I really sense that the Lord would say that I have come to end the rule of the taskmaster in your life. Un es jūtu, ka kungs saka, es esmu atnācis, lai šajā laikā izbeigtu un salauztu visus kakla kungus un palaistu jūs jaunā brīvībā. The taskmaster who has afflicted you in your finances, in your health, in your family relations. Kakla kungs, kas ietekmēs, tā kā vergturis, kas ietekmēs jūsu finanses, jūsu veselību, jūsu ģimenes dzīvi, attiecības, In your work, tavu darbu, in any area of your life. jebkurā tavā dzīves jomā. The Lord is saying, I'm ending the rule of the taskmaster in your life right Un now. kungs saka, es tieši šajā laikā izbeidzu šī kakla kunga darbību tavā dzīvē. Es pielieku tam punktu, tas ir beidzies. Those of you who feel that you have been robbed of an inheritance that was yours, Un tie, kas jūs jūtaties, ka jūsu mantojums jums ir nozagts, kas jums pienācās, where the enemy has stolen, kur ienaidnieks ir nācis, lai nozagtu. the Lord is saying that this is the time of restoration of double in your lives. Un kungs saka, tu saņemsi divkārtēju atlīdzību, un Do tu you- priecāsies par savu likteni. Do you have the faith to say, yes, Lord, I'm receiving it Vai today? tev ir ticība teikt, kungs, jā, es to saņemu šodien? Would you raise your hands so I can pray with you, those who feel you have been robbed? Paceliet rokas, jūs jūties, ka jūs esat bijuši kā apzakti. Paceliet rokas uz debesīm. Lord, you see your children here right now Kungs, tu redzi savus bērnus šodien šajā vietā, who have faithfully served you. kas uzticam tev ir kalpojuši gadiem. Yet the taskmaster has been supreme in their lives. Bet kakla kungs ir nācis un nomācis viņus. And today we break those bonds and those chains in the name of Jesus. Un šodien mēs salaužam šīs saites un vāžas Jēzus vārdā. Lord. We thank you, Lord, that no longer will the taskmaster have a say over their finances, over their health, over any area of their life. Un nevienam vairs no šiem vergturiem, kakla kungiem nav noteikšanas viņu finansēs, ģimenes dzīvē, veselībā. We thank you, Lord, that they are entering into their inheritance, everything that you have for them this day. Un paldies, kungs, ka viņš šodien ieiet mantojumā un saņem pilnu žēlastības mantojumu, ko tu esi sagatavojis šai dienai. And I declare over this body that the latter years are going to be better than the years that they've had already. Un es pasludinu, ka pēdējie gadi, es pasludinu par šo draudzi, ka nākamie un pēdējie gadi būs labāki par pirmajiem gadiem. Thank you, Lord. Ei. Thank you, Lord. Ei. There's something brewing in Latvia. Es jūtu kaut kas briest Latvijā. There's something brewing in this Es jūtu nation. kaut kas briest šajā tautā un nācijā. And it's the hunger in you people, in the Un Christians. tās ir slāpes, ko Dievs ir atradis jūsu sirdīs, kristieši. You guys are changing this nation, the spiritual atmosphere. Jūs mainat garīgo atmosfēru un šajā nācijā un šajā tautā. Thank you, Lord. Thank you, Holy Che Spirit. We just paranošana. acknowledge your presence. Spēcīgi Dieva klātbūtne šajā vietā. Praise the Lord. And we receive those things by faith. Un mēs saņemam šīs lietas ticībā. See, sometimes we get instant answers to prayer. Un dažreiz mēs saņemam tūlītējas atbildes uz mūsu lūgšanām. But if your
prayer is already answered, Bet ja tava lūkšana jau ir atbildēta, you don't need faith. tad tev nevajag ticību. It's when the prayer isn't answered. Bet kad lūkšana nav atbildēta, That's what you have faith to move the mountains. un tad tev ir vajadzīga ticība, lai kustinātu kalnus. You declare the word of God. Un tu pasludini Dievu vārdu, You declare the promises of tu God. pasludini Dieva apsolījumus. You praise him for the answer. Un tu slavē un godini, ka atbildes ir ceļā. And that kind of faith activates the miracle working power of Jesus. Un šāda veida ticība aktivizē Jēzus Kristus brīnumdarošo spēku. The same power that was in creation. Tas pats spēks, ar ko tika radīta pasaule. When God said, "Let there be light," and there was light. Kad kungs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa. That same creative power is available as you release your faith and trust God. Tas pats radošais spēks darbojās pie tevis un caur tevi, kad tu uzticies Dievam un pasludini viņu vārdu ticībām. Amen. Amen! All right, you can be seated. Jā, jūs varat apsēsties. Pastor Inta, I really sense that the Lord is speaking, is giving, thank you, Lord, Revelations 2:17, Revelation Un es 2:17. jūtu, ka kungs dod šo rakstu vietu Atklāsmes 2:17, īpaši jums, mācītājiem. It says, "He who has a ear, let him hear what the Spirit says to the churches," and what the Spirit says to you, Pastor Inta. Un kam aus, lai dzird, ko gars saka draudzēm un ko svētais gars saka tev, mācītāja Inta. To you, because you overcome, I will give you some of the hidden manna to eat. Tāpēc, ka tu esi uzvarējusi, es tev došu no apslēptās mannas. And I will give you a white stone, Un es tev došu baltu akmeni. and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Un uz šī akmens jauns vārds rakstīts, ko neviens nepazīst, kā vien tas, kas to The Lord dabū. is well pleased with you as you have stood in the gap for your people. Kungs ir apmierināts un ļoti priecīgs par to, ka tu esi stāvējusi plaisā un cīnījusies par savu tautu un par cilvēkiem. I want to say your people, it's Latvia. You have stood in the gap for Latvia. Ka tu esi stāvējusi plaisā ne tikai par draudzi vai dažiem cilvēkiem, bet par tautu, par Latviju. The Lord sees what you have done on your knees, Un kungs ir redzējis, ko tu esi darījusi, esot uz ceļiem lūkšanā. and He's going to be giving you much more revelation. Un viņš The tev hidden manna, dos daudz vairāk atklāsmu, apslēpto mannu. that's food from heaven. Tas ir maize no debesīm, That's His word from heaven. vārds no debesīm. You have raised up a resistance against the powers of darkness in this nation. Tu esi pacēlus pretestības kustības svētajā garā iepretim Ēlas spēkiem šai tautām. And the Lord sees that. Un kungs redz to, un kungs He to is ir well redzējis. pleased with that. Un viņš ir ļoti priecīgs un apmierināts par to. And He Viņš te- comes with a reward and a recompense for you. Un viņš nāk ar atmaksu un ar atalgojumu par tavām pūlēm. Great days of glory ahead. Varenas godības pilnas dienas tevi gaida nākotnē. And church, as you support her, Un draudzi, kad jūs atbalstat savu vadītāju, as you back her, kad jūs stāvat viņai aiz muguras, as you pray along with, kad jūs lūdzat kopā ar viņu, that reward is to your account too. tad tas atalgojums un atmaksa arī nāk tavā kontā. Amen. 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 Praise the Lord. Slāva kungam. Well, I guess we've had church already. We can go home. Es domāju, viss dievkalpojums ir beidzies, varam iet mājās. Viss jau ir noticis. No, we're just getting started. Nē, mēs tikai sākam. Will we be able to show the video? Oh, you think? He's saying yes. Yes. Okay, you sent them the link? Oh. Yeah, we're going to, if it works out, we're going to show you a video. How many of you read English? Raise your hand. Cik daudz If no you jums read lasa English. angļu valodā? Okay. Well, this is just for the English people, so I'll just speak in English. Es runāšu tagad angliski, tas būs tikai So- angļu cilvēkiem. We have some books on this little table back there
only in English, no Latvian. Jā, tikai angļu valodā mums ir grāmatiņas, tur nav latviešu valodā. But we have them for sale. The little mini book is How Big Is Your Jesus? Un šī mazā grāmatiņa nosaukums If ir you Cik wanna get liels ir Jesus- tavs Jēzus? If you want to get Jesus real big in your life. Ja tu gribi, lai Jēzus ir liels tavā dzīvē, So that's available for €5. tā ir par 5 eiro pieejama. My music album, if you like 80s style Christian rock and roll, Manas mūzikas albums, ja tev patīk 80. gadu kristīgais rokenrols, that's available on the back. tas arī ir pieejams aizmugurē. We use rock and roll as evangelism tools, and we've seen miracles and healings break out in salvations. Mēs lietojam rokenrolu kā evanģelizācijas metodi, un mēs esam redzējuši zīmes, brīnums, un cilvēki nāk pie Dieva un glābjās. But also, if you don't want to buy the CD, you don't have a CD player, we're on Spotify and iTunes also. Okay. We're also on Spotify and iTunes. Un mēs esam arī Spotifyā un iTunes pieejami, ja jums nav disku atskaņotājs. My latest album, you go to Mark R. Anderson, Pēdējais albums Spotifyā Marks R. Andersons, and the name of the album is called The Mighty Warrior, and it'll come up on Spotify un albuma nosaukums ir, and also on iTunes. un albuma nosaukums ir Varenais karavīrs. And so also we have some free literature on the back for English reading. Un brīvā pieejama literatūra, bukleti tiem, kas lasa angliski. Just a couple left, but if you want, feel free to check out the table. Tad esi brīvs aiziet apskatīt uz galdiņa, kas tur notiek. We publish a quarterly magazine in English. Un mums angļu valodā atkal jau ir We katru have ceturksni. teachings in there. Žurnāls ar mācībām. Many photos of miracles and healings Jesus is doing. Tur ir daudz fotogrāfijas ar dziedināšanām un brīnumiem And many other things. un daudz citas lietas. And if you'd like to sign up, just put your name and address on a file card, Un var uz lapiņas or uzrakstīt name and city. vārds, pilsētu, kurā dzīvo un e-pasta adresi. Un tad And var then- saņemt e-pastā šos And put your žurnālus. email address, and we'll put you up on our Good News e-magazine Tad list. mums ir tāds labās vēsts internet žurnāls, ko mēs sūtam reizi 3 mēnešos. So these are just some more tools to help Un tie ir equip tā kā the saints. līdzekļi, lai palīdzētu un apbruņotu, ekipēt svētos. We're going to talk about the glory of God Mēs runāsim par Dieva godību and how humility brings the glory of God. un kā pazemība atnes Dieva godību. Bring us the presence of Jesus to Suriname. They can enlarge it if he gets the link Jā, he will enlarge. to YouTube. We welcome you, Jesus. Mēs aicinām tevi, Jēzu. Viņš redzēja, ka Jēzus nāk pie viņa. Un viņš redzēja Jēzus ar caurdurtām brūcēm rokās. What time did you see that? Un viņš saka, viņš varēja redzēt Jēzus seju tikpat kā, tik tuvu kā cilvēku seju, kā tevi. Are you a believer in Jesus? A Hindu, Muslim, what faith are you? Vai tu tici Jēzum? This man is a Hindu. Un viņš ir hinduists, šis puisis. Viņš nemazām netic Jēzum, bet Jēzus viņam parādījās. And Jesus has done many miracles tonight. Un Jēzus viņam parādījās 2 reizes. So, did you receive? Un viņam notika zīmes un brīnumi, pārdabisks dziedināšanas brīdī, kad Jēzus parādījās. Jesus as his Lord and Savior tonight? This is his first time to receive Jesus. Jā, un Before he received viņš tikko pieņēma Jēzu, viņš atvēra sirdi Jēzum. Jesus.
Un Jēzus dziedināja viņu no muguras sāpēm un iztaisnoja kājas. He's received Jesus tonight. He's seen Jesus on the cross, and Jesus has healed him tonight. Un viņam Jēzus atklājās, un viņš redzēja arī Jēzu pie krusta vienā reizē. Were holding it, and then gradually the hands let go of it, and then rays of light began to go up from that ball of fire and just touch people in the congregation. Un viņi ieraudzīja ugunsbumbu, un no šīs ugunsbumbas sāk iet zibeņi un trāpīt cilvēkiem, un cilvēki tika dziedināti. Un mēs vakar lūdzām par šo sievieti. Un Jēzus ir atbildējis viņas lūgšanas. Mēs lūdzām, lai kungs sūta eņģeli pie šīs Sušimas, pie sievietes. Un eņģelis atnāca un atraisīja Dievu uguni, un šī uguns pieskārās viņai, un viņai daudz lietas notika. Un kā tu šobrīd jūties? Viņa... Viņai bija sāpes ceļos un kājās, un Jēzus viņu dziedināja. Jēzus viņam pieskārās, un viņš sāk trīcēt zem svētā gara pieskārienu. Viņš saka, visu, ko es gribu iet un tikai draudzēties ar Jēzu. Un viņš saka, Jēzus grib ar tevi draudzēties un būt kopā. Un šī sieviete, viņai bija tā kā dēmoni, viņa mocīja, un viņa sauca pēc Jēzus, un Jēzus viņai atklājās, un viņa saņēma atbrīvošanu. Viņa tika dziedināta no plaušu vēža, no krūts vēža, un Jēzus atnāca un pacēla viņu rokās. Viņš pacēla fiziski viņu augšā, un tanī brīdī viņa tika dziedināta no krūts vēža. Šī meitene bija uz gultas, viņa nevarēja pakustēties, un viņa tika pacelta un ienesta tā kā mākoņos. Un tas bija garā, viņa tika pacelta godībā, un tanī brīdī viņa saņēma dziedināšanu. Šī meitene piedzīvoja neredzamu roku uz viņas galvas tika uzlikt. Šī sieviete redzēja Jēzu varavīksnē. Jēzus viņai atklājās varavīksnē. Un šeit svētais gars nonāca pār viņu, un viņa ilgu laiku nevarēja apstāties un runāja svešā valodā. Viņa sajūta, ka viņai roka tika uzlikt uz kakla, un viņa saņēma dziedināšanu. Šī sieviete bija piedzīvojusi, ka bija slikta operācija, ārsti bija uztaisījuši vēderā, un viņai bija milzīgas sāpes. Bet kungs atsūtīja eņģeļus pie viņas, un eņģelis, kad nāca, viņi tika dziedināti. Viss vēders tika dziedināts, sāpes aizgāja.
Un šeit viņa tika atnesta uz sapulci, jo viņa nevarēja paiet, un viena acis bija pilnīgi akla, un viņa saņēma dziedināšanu. Šī sieviete sajūta karstumu un sāk runāt mēlēs. Šie ir mācītāji no viena no štatiem. Praise the Lord. Sundanagrā, Indijā, Jēzus un eņģeļi atklājās cilvēkiem. So, a little background of this city. Un neliela vēsture tieši par šo pilsētu, kur notika šī misija. Sundanagar, India is a holy city for Hindus. Un tā ir viena no hinduistu, teiksim, svētajām pilsētām. They have temples all over this city, temples to Shiva, the god of destruction, Kali, the goddess of death. Un tur ir pilns ar šiem hindu tempļiem, kur ir Šiva, tas ir haosa dieviete, un vēl viens, kas ir iznīcības dievs viņiem. And people come to this city, and Hindus come high up into the Himalaya mountains to visit this city to appease their Hindu gods. Un viņi kāpj augstu kalnos, lai būtu šajā pilsētā un iet uz šiem tempļiem, lai tā kā nestu upurus saviem tiem dieviem. So we're going to talk about how Christ-like humility brings the manifested presence of God to this earthly realm. Un mēs runāsim par to, kā patiesa Kristus pazemība atnes Dieva godību un debesu realitāti šeit virs zemes. This is what we teach our pastors and leaders in India. Un tas ir tas, ko mēs mācām līderus un mācītājus visā Indijā. They're very humble. They're not divided. Viņi nav sašķelti, viņi ir pazemībā vienoti. They're not in competition. Viņi nesacenšās viens ar otru. They don't walk in arrogance and pride. Un viņi nestaigā lepnībā un augstprātībā. And many times Daudzreiz we'll have services like this one. mums ir šāda veida dievkalpojumi. The second night, I couldn't even preach. The presence of God was so strong. Un vienā no vakariem es pat nespēju sludināt, jo Dieva klātbūtne bija tik spēcīga. Most of the crowd, they were having encounters with either Jesus or angels directly. Un lielākā daļa cilvēku, kas tur bija, viņiem bija tieši saskarsme un tikšanās ar Jēzu vai ar eņģeļiem. Many of them saw Jesus face to face. Daudz redzēja Jēzu vaigu vaigā. Many of them saw angels face to face. Daudz redzēja Dieva eņģeļus vaigu vaigā. And then at the end of the service, Un kalpojuma beigās, after the glory of God came down so powerfully, pēc tam, kad Dieva godība bija tik spēcīgi nolaidusies, I had to get up and explain who they saw, because they didn't know who Jesus was. man vajadzēja nākt un izskaidrot, kas bija tas, ko viņi redzēja, jo lielākā daļa nezināja, kas ir Jēzus. And most of the crowd received Jesus as Lord and Savior. Un lielākā daļa atvēra sirdis un atdeva savas sirdis Jēzum kā kungam un glābējam. And I never preached. Un es tā arī nesludināju. I sang one song, Es nodziedāju vienu and we dziesmu, took testimonies. un mēs pieņēmām liecības. And the testimonies went on for almost an hour. Un liecības gāja aptuveni stundu, cilvēki nāca un liecināja. When people saw Jesus face to face, they were instantly healed. Cilvēki momentā tika dziedināts, redzot Jēzu, Or when they saw angels, vai redzot eņģeļus. like one lady said she saw an angel 2 stories tall. Un viena redzēja, ka divu stāvu augstumā liels eņģelis viņai parādījās. The night before, she was rolling on the ground, manifesting with demons. Un iepriekšējā vakarā viņa ripoja pa zemi un manifestējās She dēmoni. was hitting her wrist on the ground, and her glass bangles were breaking and cutting herself. Un viņa sita ar visu spēku roku pret zemi un saplīst tur rokas sprādzi un viņa savainoja roku. So we asked the Lord, send angels to protect her, Lord. Un mēs lūdzām, kungs, sūta eņģeļus, lai viņus sargā no šiem dēmoniem. And the next night, an angel 2 stories tall Un nākamajā vakarā atnāk divu stāvu milzīgs eņģelis pie viņas come and places its hands on her head, un uzliek rokas viņai uz galvas. and then her body was on fire, Un viņas ķermenis nonāca ugunīs, and then it cooled off, un tad tas atvēsinājās, and the demons had left. un dēmoni visi bija izgājuši ārā no. I just saw that woman Un es redzēju šo sievieti in May. maijā, nu pat kā. She's an evangelist now, Viņš šobrīd ir evaņģēliste. leading people to Jesus. Ved cilvēks pie Her Jēzus. entire Hindu family came to Jesus. Un vesela hinduistu ģimene nāca pie And she Jēzus. said, I can never leave Jesus. Un viņš saka, es nekad vairs nevaru pamest Jēzu. The one man at the beginning,
Un viens vīrs sākumā, He said he had just come from the Hindu temple. viņš tikko bija atnācis no viena no šiem hinduistu tempļiem, He was almost crippled in his body because his back pain was so bad. un viņš bija gandrīz, teiksim, tīzlis savā ķermenī, jo viņam bija ļoti spēcīgs muguras His sāpes. wife was also crippled. Un arī viņa sieva bija tā kā tīzla. They never heard of Jesus before. Un viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši par Jēzu. While I'm preaching the first night, Un pirmajā vakarā, kamēr es sludināju, he sees Jesus hanging on the cross right next to where I was preaching. He could see Jesus as clearly as he could see me. un viņš redzēja tikpat skaidri man blakus Jēzu Kristu krustā sistu. He saw him bleeding and dying with nails in his hands. His Un viņš wrist. redzēja, kā Jēzus nosiņo ar naglām iesistām rokās. And then it came time to pray for the sick. Un kad pienāca laiks lūgt par slimajiem, The crowd's too big to lay hands on everybody. liels pūlis un nav laiks visiem uzlikt rokas. So we just pray a mass prayer. Un mēs lūdzam kopējo lūgšanu, And he watched as Jesus moved from one person to the next, laying hands on them, and they were getting instantly healed. un viņš redzēja, kā Jēzus redzamā veidā staigā caur cilvēkiem, uzliek rokas un cilvēki saņem dziedināšanu. This is examples of the manifested glory of the invisible realm coming down to this earthly realm. Un tie ir piemēri, kā Dieva neredzamā godība, viņa manifestējās, atklājās šeit virs zemes. In my estimate and what I've seen in my lifetime, Ko es esmu redzējis savā dzīves laikā, the number one thing that brings the manifested glory of God like a magnet to the earth pirmā numur viens lieta, kas liek kā magnētu pievelk Dieva godību šeit virs zemes, is when people understand and walk in Christ-like humility. kad cilvēki patiesi saprot un staigā Kristus pazemībā. There's religious humility. Ir, redziet, ir reliģiskā It pazemība, has no power. un tajā nav spēka, But then there's Christ-like humility. bet tad ir Kristus pazemība, That's what we're going to talk and teach about today. un šodien mēs par to runāsim un mācīsim. Do you know that man that saw Jesus? Tas vīrs, kurš redzēja Jēzu, He ended up was healed that night. un viņš tika dziedināts tajā vakarā, Never had back pain again. un viņam nekad vairs neatgriezās muguras sāpes. He and his wife received Jesus that night. Un tajā vakarā viņš ar sievu viņu pieņēma Jēzu. So they come back the next night. Viņi atgriežas nākošajā vakarā. And the next night, Nākamajā vakarā, during the worship, pielūgsmes laikā, when they were finished, they were worshiping for a while, and the pastor said, "Now, Mark, come up and preach." un rādīja mācītājs pielūgsmu, lai beidzās, un nāk tagad sludināt. I said, "No." Un es teicu, nē, es vēl neiešu I sludināt. just remained sitting. Un es turpināju sēdēt, I told my worship leader, "Continue with worship." un es teicu pielūgsmes vadītājiem, es saku, turpinu pielūgt. And then one person after another having encounters with Jesus or with angels. Un viens pēc otra cilvēkiem bija šī satikšanās vai ar Jēzu, vai ar Dieva eņģeļiem. And I told him that night, the night before, I said, "I'll sing a song called Ultimate Sacrifice from my album." Un es dziedāšu vienu no dziesmām kādā no vakariem, kas ir, nozīmē pilnīgais upuris. So at the end of the service, Un kalpošanas beigās I get up to sing es pieceļos, lai dziedātu. this song, Ultimate Sacrifice. Un tātad dziesmas nosaukums pilnīgais upuris. And the man that saw Jesus the night before, his wife, all of a sudden she gets up and she starts dancing right in front of my mic stand. Un tās ģimene, kas vakar izglābās, un tā sieva pēkšņi pielec kājās un sāk dejot priekšā, tur pie And I mikrofona. thought, "Oh no, is she manifesting with the demon?" Un es domāju, ak nē, vai viņai dēmoni And I'm manifestējās? trying to sing the song Es cenšos dziedāt dziesmu and concentrate, un koncentrēties. dancing away Un viņam vienkārši dejo tur, right in front of me. tieši man priekšā. And I'm thinking, "Oh, I hope she doesn't knock my mic stand over." Un es domāju, es ceru, ka viņi neapgāzīs mikrofonu statīvu. But I made it through the whole song. I remembered every word. Un man izdevās nodziedāt visu dziesmu. And then when I finished, Kad es biju pabeidzis, the worship team said they had never seen dancing like that before.
Un viņa pielūgsmes komanda teica, viņa nekad nebija redzējuši tādu veidu dejošanu. They said her rhythm and timing was perfect. Viņa saka, viss laiks, ritms, kā viņa dejoja, bija She perfekti. didn't know English, Viņa nezināja angļu valodu, but whenever I mentioned the word cross, But- she stopped and went like this. un katru reizi, kad es pieminēju vārdu krusts, dziedot dziesmu, viņa apstājās tā kā krusta pozīcijā. So Sharmila went and talked to her in Hindi. Un Šermila gāja ar viņu runāja hindu valodā. She said, are you a dancer? Viņa jautāja, vai jūs esat dejotāja? She said, I've never danced before. Viņa saka, es nekad dzīvē iepriekš nebiju dejojusi. Then she said, well, what made you get up and dance? Viņa saka, bet kāpēc tu piecēlies un sāki dejot? A handsome man in a white robe came up to her. Viņa saka, izskatīgs vīrietis, baltās drēbēs pienāca pie viņas And un he said- uzlūdz uz deju. Come and dance with me. Un viņš nāca un teica viņai, nāc un And dejo ar mani. She was totally lost in worship. Un viņa pilnībā pazuda šajā pielūgsmē caur deju. She was dancing with Jesus. Viņa dejoja ar Jēzu. Now, 1 year later, we went back to that city because that was an experience. Un pēc gada mēs atgriezāmies šajā pilsētā, jo tas bija spēcīga And we pieredze. saw this couple again. Un mēs atkal redzējām šo pāri. And I see her in worship. She just lost in worship to Jesus. Un es redzu šo pašu sievieti, un viņa ir vienkārši pazudusi pielūgsmē. I don't know how to worship like this woman. Un es pat nezinu, kā tā var pielūgt, kā viņa pielūdza. And so I went and talked to them. Un es gāju, lai parunātu ar I viņiem. said, what is life been like since you received Jesus 1 year ago? Viņš saka, nu kā ir pagājis gads un kāda ir dzīve kopā ar Jēzu? They said, it's been wonderful. Viņš saka, tas ir brīnišķīgi. We've been walking in divine health, Viņš saka, no infirmities. Mēs staigājam dievišķā veselībā. My business is prospering. Viņš saka, bizness plaukst. My children have come to Jesus. Visi bērni ir nākuši pie Jēzus. On a regular basis, when we sit down and eat our evening meal, Regulāri, kad mēs apsēžamies pie vakariņu galda, a visitor comes to our house ciemiņš nāk pie mums. and he eats with us. Un viņš nāk pie mums un apsēžās un ēd ar mums. The visitor is Jesus. Un apmeklētājs ir Jēzus. So now, Tagad, whenever Sharmila and I can get back to Sundanagar Kad- on a meeting, we go back there. I was just there in May. kad mēs bijām nesen maijā un kadreiz mēs atgriežamies šajā pilsētā, On a regular basis, regulāri angels are appearing in that city. tur eņģeļi, dieva eņģeļi parādās cilvēkiem šajā pilsētā. There's times when they've had church services, Ir brīži, kad notiek draudzes dievkalpojumi, and they've had like 3 angels come in to the church service and start dancing with the congregation. un ienāk 3 eņģeļi redzamā veidā un sāk dejot ar draudzes locekļiem. One time, right before we were coming there a few years ago, Un pirms pāris gadiem, kad mēs tur devāmies, in the middle of the night, the pastor was interrupted by his sleep with loud noises out in the church courtyard. un nakts vidū kāds mācītājs pamodās, ka skaļi trokšņi draudzes pagalmā, He went out into the church courtyard, un viņš iziet baznīcas pagalmā, and there was a myriad of angels out there worshiping Jesus. un tur miriāds ar eņģeļiem vienkārši slavē un pielūdz Jēzu. It's like you go to this Hindu holy city, Un tu dodies uz šo hinduistu svēto pilsētu, and it's like an open heaven between heaven and earth, the angels descending and ascending back and forth. un šajā vietā atvērts debesis, un tur debesu kāpnes, un eņģeļi nokāpja un uzkāpja. How did it start? Un kā tas sākās? It started when we teach our leaders about humility. Un tas sākās tad, kad mēs mācījām mācītājiem līderiem par pazemību. The humility, Christ-like humility, has attracted the glory of God into Sundanagar. Un šī patiesā Kristus pazemība kā magnēts šajā pilsētā atnesa Dieva godību un atvērtas debesis. Now the church there was a small church. Un tagad draudze, kas iepriekš bija maza draudze, There's only one Christian in the mountains, the Himalaya mountains of India. There's only, they say, one Christian per 1,100 people.
Un viņš saka, Himalaya kalnos ir vidēji viens kristiecis uz 1100 cilvēkiem. Very few churches. Ļoti maz draudzes. This church was small Un šī draudze bija maza. when we went there in 2013. Tas bija 2013. gadā, kad pirmoreiz tur bijām. The pastor told me last May Un mācītājs pagājušajā maijā teica, they're getting ready to build an auditorium that will seat 1,000 people. viņi ir gatavi būvēt šobrīd halli, auditoriju, kas uzņems vismaz 1000 cilvēkus. The church is 5 times bigger now. Un tagad draudze ir kļuvusi 5 reizes lielāka. Whenever I preach there, Katru reizi, kad es tur sludinu, people are hanging outside the windows, on the steps, all over outside because they can't fit into the church building. tur cilvēki ir pa logiem, uz palodzām sēž un visur sasēdušies, jo nav vietas fiziski. So let's talk about humility and the glory of God. Parunāsim par pazemību un par Dievu godību. What does it mean, glory? The glory of God. Ko tas nozīmē vārds godība, Dieva godība? There's 2 meanings for the word glory. Un ir 2 nozīmes šim vārdam. First of all, there's the glory, the manifested presence of the living God coming to earth. Pirmkārt, tā ir dzīvā Dieva klātbūtne, kas manifestējās, atklājās šeit virs zemes. And sometimes we've seen the glory of God. We've seen people have come up and testified they see a lightning flash come out of the sky, hit their body, and they're instantly healed. Un dažreiz cilvēki liecina, viņi redz, kā Dieva godības mākonis atnāk un zibenis izšaujās un trāpa cilvēkiem ķermenī un viņi momentā tiek dziedināti. Many times people say, I feel an invisible hand go into my body, rearrange the body part, and I'm completely healed. Un dažreiz cilvēks saka, es jūtu, ka manī ieiet neredzama roka, pārkārto iekšējos orgānus un pēc tam viņi liecina, ka pilnībā Or they dziedināti. can be sick and diseased, Vai viņi var būt slimi un kāda slimība. and they feel an invisible hand go in there, and they said it feels like they just ripped out the sickness and disease. I'm completely healed now. Viņi jūt, ka roka neredzami ieiet ķermenī un burtiski izrauj šo slimību ārā un viņi saņem dziedināšanu. So that's the glory, the manifested presence of God. Godība, Dieva atklātā klātbūtne. Maybe you've seen it. Iespējams, tu esi You redzējis, pray over somebody, tu esi lūdzis par kādu and they can hardly stand, un viņa nevar nostāvēt, and they fall to the ground. nokrīt uz zemes. And we don't have to help the Holy Spirit. Un mums nevajag palīdzēt svētiem garam, pagrūžot. Some people try to push people to the ground. Dažreiz cenšas cilvēku pagrūst. Or they have bad breath, Vai arī ir slikta elpa, too much coffee in the morning, pārāk daudz kafiju no rīta. and the person just goes down. Un cilvēks vienkārši nokrīt no sliktas elpas. Holy Spirit doesn't need help. Bet svētiem garam nevajag But piepalīdzēt. sometimes when it's really Holy Spirit, what is that? Bet dažreiz, kas tas ir, kad patiesi svētais gars pieskarās It's the cilvēkiem. glory of God coming like a weight so heavy a person can't stand anymore. Kad Dieva godība nāk kā smaga klātbūtne, kad cilvēks nevar fiziski nostāvēt. But then there's the glory, another meaning for the word glory, Bet vēl viena nozīme vārdam godība, the glory to God. tas ir slava un gods Dievam. He deserves all the glory, all the honor, all the praise. Viņš ir cienīgs saņemt visu slāvu, visu godu un godību un spēku. There's no one worthy like our Jesus. Nav neviens tik cienīgs un tā cienīgs kā mūsu Jēzus. He paid the price for our sins. Viņš samaksāja cenu par mūsu He grēkiem. deserves all the glory, all the honor, all the praise. Viņš ir cienīgs saņemt visu slavu, visu godu, visu spēku. And see, here's the problem, Un šeit ir problēma. is there's also the glory of man. Un ir ar tādu lietu kā cilvēku slava You can have un the cilvēku godība. glory of God over here, Varbūt šeit Dieva godība, and then you have the glory of man. un šeit otrā pusē ir cilvēku Pride gods, and arrogance. lepnība, augstprātība. And it says in James 4:6, Un Jēkabi 4:6 God saka, resists the proud, but he gives his grace to the humble. Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. The word resist is a military term. It means God ranges in battle against the proud Christian.
Un šis vārds stājas pretim ir militārs terminis, kas nozīmē, ka Dievs burtiski cīnās un karo pretim, teiksim, lepniem kristiešiem. Both in 1 Peter 5 and James 4, Peter and James warned about pride and arrogance. 1. Pētera 5. nodaļa un Jēkab 4. nodaļa, viņi brīdināja draudzi par lepnības bīstamību. Who were they writing to? Kam viņi rakstīja? The unsaved? Neglābtajiem. No, they're writing to Christians. Ne, viņi rakstīja kristiešiem. How would you like to go into battle Kā tu against gribētu Jesus? doties cīņā un karot ar Jēzu? No thanks. Nē, paldies, es negribu. My father-in-law, Mans sievas tēvs, highly decorated major in the Indian Army, un viņš bija tāds, kas... major, like a high, viņš bija augsta līmeņa majors armijā, and he would lead special forces. un viņš vadīja speciālo uzdevumu vienības, He was the military boxing champ of India. un viņš bija viens no militārajiem čempioniem boksā Indijā. But I guarantee you, he would not want to get in a boxing match with Jesus. Bet es varu sadarēt, viņš negribētu būt boksa mačā ar Jēzu. But yet, we as Christians, if we're walking in pride and arrogance, Bet mēs kā kristieši, ja mēs staigājam lepnībā augstprātībā, we're fighting against God. sanāk, mēs cīnamies ar Because Dievu un pret it's Dievu. totally contrary to the nature of Jesus. It's the nature of Satan himself. Jo tas ir tieši pretēja daba, kāda ir Jēzum. Tā ir paša sātana daba, lepnība. So then it says that God gives his grace to the humble. Un tur rakstīts, ka Dievs dāvā savu žēlastību pazemīgajiem. So how do miracles like that happen? Un kā notiek šāda veida brīnumi? Do you think we could work those up? Liekas, ka mēs paši varētu šos brīnumus izstrādāt. Maybe if we fasted and prayed enough, miracles like that would happen. Būt pietiekam lūgt un gavēt, un tad šādi brīnumi notiek. Maybe if I study the Bible enough, Varbūt pietiekam es studēju Bībeli, or I walk in holiness enough, vai staigāju pietiekam svētumā, or do you think that comes by the grace of God? vai dažreiz tas nāk caur Dieva žēlastību. All the miracles, signs and wonders, peace, prosperity, all of it comes by the grace of God. Visas zīmes, brīnumi, labklājība, svētība, dziedināšana, tas nāk caur Dieva žēlastību. And who gets the grace? Un kurš saņem žēlastību? The humble. Pazemīgais. Pazemīgais. So if we walk in humility, Ja mēs staigājam pazemībā, the grace of God will kick in. tad Dieva žēlastība ienāks mūsu dzīvēs. And you'll start doing things you never dreamed of Un doing. tu sāks darīt lietas, par kurām tu pat neesi sapņojis. That's what's happened to our ministry. Tas ir noticis ar mūsu When kalpošanu. we started learning about humility in 1998, right up till now, No 98. gada, kad Dievs mūs mācīja un mēs sākām mācīties par we're pazemību, doing things we never dreamed of doing. mēs darām lietas, par ko mēs nekad nevarējām sapņot pat dzīvē. Because why? Kāpēc? The grace of God is kicked in. Dieva žēlastība ienāca mūsu As long dzīvēs. as we can choose humility, Un kamēr mēs izvēlamies pazemību, the grace of God continues. Dieva žēlastība turpina darboties. Hallelujah. Halleluja! Psalms 138 verse 6 says, Psalms 138, says- 6. pants. though the Lord is high, Lai arī tas kungs ir varens savā godībā, yet he regards the lowly, viņš uzlūko pazemīgo, but the proud he knows from afar. bet lepno viņš pazīst jau no tālienes. Do you know what the word humble means? Un zinat, ko vārds pazemīgs nozīmē? It means to get low, Tas nozīmē iet zemumā, to be in a bowed position. zemoties un būt noliektā pozīcijā. As long as it's about us, Tiklīdz kamēr tas ir par mums, our great ministry, par mūsu lielo what kalpošanu, we're accomplishing in this life, un ko mēs panākam un sasniedzam šajā dzīvē, then we limit Jesus. tanī brīdī mēs ierobežojam Jēzu. He says he's near to the humble. Jo saka, ka tas kungs ir tuvu pazemīgajam. So if you want to draw near to God, Ja tu vēlies tuvoties Dievam, you draw near to him with humility. tad tu tuvojies Dievam ar pazemību.
But we'll talk about what is true humility in a little bit. Bet mēs pēc brīža vēl parunāsim, kas ir un kāda ir patiesa pazemība. In fact, turn in your Bibles to Matthew 11, verse 28 through 30. We're going to read that in a little bit. Tad Mateja 11. nodaļa, 28. 30. pants. Do you know, one thing I've looked at is I've studied the great the awakenings and the revivals that have happened throughout the world. Un viena no lietām es esmu studējis un pētījis atmodas un Dieva gara darbības draudzes vēsturē un apkārt pasaulē. And there's been hundreds of great revivals and awakenings all over the world Un ir in the last notikuši 100 years. pēdējo 100 gadu laikā daudzas un dažādas Dieva atmodas visapkārt. What I've noticed with most of these awakenings and these revivals Bet ko es esmu pamanījis par lielāko daļu no šīm atmodām? is they're very short-lived. Viņas ir ļoti īsas. They don't last. Viņas ilgi neturpinās. It might be 6 months. Citreiz 6 mēneši, It might be 1 year. citreiz 1 gads. Then you don't hear anything anymore. Un tad pēc tam vairs neko mēs nedzirdam. What happened to the Lakeland, Florida revival? Kas notika ar Lakelandu, Floridā? What happened to the Welsh revival? Kas notika ar Velsas atmodu? What happened to the Azusa Street revival? Kas notika ar Azusas atmodu? The great healing revivals. Lielā dziedināšanas atmodu. Many of them were short-lived. Dažām no viņām bija īsts mūžs. You know why? Un ziniet, kāpēc? The glory of man came in and mixed with the glory of God. Jo ienāca cilvēku slava un cilvēku gods un sajaucās ar Dieva godību. And that spells disaster. Un tas ir traģēdija vienmēr. The glory of God, Dieva godība, the manifested presence of heaven on earth. manifestēta debesu klātbūtne virs zemes. It starts with being humble and prayer and things like this. Tas sākās ar pazemību, ar lūkšanu. Then all of a sudden, when God begins to move, Un pēkšņi, kad Dievs sāk darboties, we get lifted up with pride. cilvēki paaugstinās un kļūst That's the lepni. glory of man. Tā ir cilvēku slava un cilvēku gods. And God's presence begins to lift. Un Dieva klātbūtne sāk atstāt un attālināties. In the book of Proverbs, there's many verses about humility and many verses about the effects of arrogance and pride. Un Salamana pamācībās ir daudz raksturvietas par pazemību un tās augļiem un par lepnību un tās rezultātu. Proverbs 16:18 says, Salamana pamācības 16:18. pride goes before the destruction and a haughty spirit before the fall. Lepnība nāk pirms krišanas un augstprātīgs gars pazudina cilvēku. Why are most of these awakenings and revivals so short? Un kāpēc lielākā daļa šo atmodu ir tik īsas? It's because the glory of man and pride. Jo cilvēku slavas It un led to cilvēku lepnības un goda dēļ. It led to destruction. Un tas ved pie iznīcības un sabrukuma. How was Satan kicked out of heaven? Kā Sātans tika izdzīts no debesīm? Because of pride and arrogance. Lepnības un augstprātības dēļ. And so we have to watch out for that same spirit. Mums jāuzmanās no šī paša gara. That's your success Tavas sekmes un panākumi can actually lead to your failure. var patiesībā vest pie izgāšanās un pazušanas. When God lifts you up and exalts you Kad Dievs tev paaugstina un paceļ, because you were humble. tāpēc, ka tu biji pazemīgs. Bible says in James 4:6, humble yourself under the hand of God and he'll exalt you in due time. Jēkab 4:6 zemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. So your success, once he exalts you, Tad tava panākumi un sekmes, kad viņš tevi ir paaugstinājis, can actually lead to your failure tas var vest pie zaudējumiem un pie krišanas, if you don't know how to steward it for the glory of God. ja tu nezini, kā pareizi nest Dieva lietas Dieva godam un Dieva godībai. We must give all the glory to him. Mums viss gods ir jādod viņam. And remember Jesus in Matthew 6, Un atcerieties Jēzus Mateja 6. nodaļā, verses 1 through 6. 1. līdz 6. pants. He talked about prayer,
fasting, and giving. Viņš runāja par došanu, par lūgšanu, par gavēšanu. He says, do you do these things to be seen by men? Viņš saka, vai jūs darat šīs lietas, lai cilvēki jūs redzētu? If you do it to be seen by men, Ja jūs darat to, lai cilvēku acīs, you have your reward. viņš saka, jums jau ir sava alga. You have the glory of man. Jums ir cilvēka atzinība un But he cilvēku said, gods. go and do this between you and the Father alone. Viņš saka, bet ej un to dari slepenībā starp tevi un tēvu. Get alone with the Father. Es vienatnē ar tēvu. Do your giving, your fasting, your prayer between you and the Father. Došana, lūgšana, gavēšana, lai es starp tevi un tēvu. The audience of one. Tas ir, kad ir tikai auditorija, kurā ir viens, kas skatās uz And then tevi. he says, Un tad viņš saka, the Father will reward you openly. un viņš saka, ka tēvs atmaksās tev redzamā veidā. That means there'll be an open heaven Tas nozīmē, būs atvērtas where the debesis, manifested glory of God comes down, kur Dieva manifestētā klātbūtne nolaižās. because you're not living for the audience of man, you're living for the audience of one. Jo tu nedzīvo cilvēku godam, cilvēku atzinībai, bet tu dzīvo tikai viņa vaiga priekšā un viņa atzinībai. In ministry, I was full of myself when I first started evangelizing. Un vispirms, kad es sāku evanģelizācijas kalpošanu, es biju pilns ar lepnību And un it was augstprātību. such a struggle. Un bija tādas cīņas, But then when I learned humility, un kad es iemācījos pazemības ceļu, I don't have to prove myself anymore. man nevienam sevi nav jāpierāda vairāk. There's no burnout. Nav vairs nekāda izdegšana. I just live for the audience of one. Es dzīvoju tikai viena vaiga All I'm priekšā. concerned about is that I please him. Un man galvenais ir, lai es izdabātu Dievam, un kāds If- ir viņa If viedoklis. man rejects me or they think they don't like what I'm doing, well then take it up between me and my boss, Jesus. Un ja cilvēkiem nepatīk, ko es daru, vai kāds es esmu, vai kā Dievs man lieto, tad vari nest to bosam un izskaidroties ar Dievu. Viņš ir mans boss. Amen. Amen. So Shamil and I are ordained and licensed by Randy Clark and Bill Johnson out of Bethel. Un mūs ir ordinējis Bills Džonsons, mani un sievu, un Rendijs Klārks no Bēteles draudzes. These are two very humble men of God. Divi ļoti pazemīgi Dievu vīri. Randy Clark was being used by the Lord powerfully, Kungs lieto Rendiju Klārku spēcīgā veidā, and then he is invited to Toronto un tad viņš tika uzaicināts uz Toronto in 1994. 94. gadā. And Holy Spirit speaks to Randy Clark. Un Svētais Gars runāja uz Rendiju. I have one of my book back here in English called Humility, the Hidden Key to Walking in Signs and Wonders. Un viena no grāmatām ir pazemība, apslēptā Dieva atslēga, lai staigātu zīmēs un It's brīnumos. our top-selling book. Tā ir top pārdotākā grāmata. Randy Clark wrote the foreword in there. Un Rendijs Klārks ir uzrakstījis šai grāmatai And priekšvārdu. here's what he said. Un tas ir tas, ko viņš teica. Before he went to Toronto, Pirms viņš devās uz Toronto, Holy Spirit was speaking to him. un Svētais Gars runāja uz He said, viņu. Randy, Rendi, this is the most dangerous moment in your life. šis ir visbīstamākais brīdis tavā dzīvēm. If you touch the glory, Ja tu pieskarsies manai godībai, if you fail to stay humble, bet ja tev neizdosies palikt pazemībā, then the anointing that's coming on your life will destroy you. tad svaidījums, kas nāks pār tavu dzīvi, viņš tevi iznīcinās. Randy took those words seriously. Un Rendijs tos vārdus paņēma nopietni. So he went to Toronto with humility. Un viņš devās ar pazemību uz Toronto. It was to be a 4-day meeting, Un bija paredzēta 4 dienu sapulces. but it lasted more than 1 year. Un tas ilga vairāk kā gadu. And the effects of Toronto are still happening today. Un šīs atmodas rezultāti joprojām ir jūtami šodien. How do you tell if it's a great awakening? Un kā tu vari pateikt, ka tā ir atmoda no Dieva un liela atmoda? When you have thousands of people raised from the dead, would that be a good awakening? Vai tūkstošiem cilvēku tiek uzmodināti no mirušiem? Vai jums patīk tāda atmoda? What about hundreds of thousands of blind eyes and deaf ears opened? Un simtiem tūkstoši aklas acis un kurlas ausis atverās.
What about Jesus and angels appearing? Jēzus un eņģeļi atklājās cilvēkiem. Millions of people getting born again. Miljoniem cilvēku piedzimst no augšienes. Would that be considered a move of God? Vai to var uzskatīt par Dievu gara kustību? That's what happened as a result of what happened in Toronto. Un tas ir rezultāts tam, kas notika visā pasaulē, un tas sākās Toronto. You got small churches that were in Brazil at one time, Un tur bija mazas draudzes Brazīlijā, and now they're mega churches un tagad viņas ir kļuvušas par megadraudzēm. because of the effects of Toronto. Un efekts, kas nāca no Toronto. This is a movement that has lasted. Un šis ir Dieva gara kustība, kas turpinās. Why? Kāpēc? Humility. Pazemība. If we stay humble, Ja mēs paliekam pazemībā, then God can move in Latvia. tad Dievs var kustēties un darboties Latvijā. You can have heaven invading Latvia Un jums var būt tā, ka debesis iebrūk un nolaižās pār and Latviju. transformation taking place. Un notiek transformācija, If we understand humility. ja mēs patiesi saprotam pazemību. So let's read Matthew 11, verse 28 through 30. Nolasīsim Mateja 11, 28 līdz 30. These are some of Jesus' most important words. Šie ir vieni no svarīgākajiem Jēzus vārdiem. Tātad Mateja 11, 28. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. So just 3 short verses. 3 īsi panti. But if you understand what Jesus is talking about here, Bet ja jūs saprotat, par ko šeit Jēzus runā, it can radically change your life tas var radikāli izmainīt tavu dzīvi and your ministry. un tavu kalpošanu. Jesus said, "Come unto me, all who are heavy laden, Ja jūs sakat, nāciet visi, kas esat apkrauti ar smagām nastām, nāciet pie manis. The word heavy laden, this is what it means in the Greek. Un šis vārds angļu valodā smagi apkrauts, grūtsirdīgs. To load up, Tas nozīmē tāds, kas ir to overburden with ceremony, cilvēks, kas ir apkrauts ar ceremonijām, to have spiritual anxiety. un cilvēks, kuram ir garīgs stress. Many Christians have a problem with spiritual anxiety. Un daudziem kristiešiem ir problēma ar garīgu stresu. They wonder, am I pleasing God? Un viņi domā, vai es Dievam esmu izpatīku, Am I really pleasing Him? vai es tiešām daru visu, kas Dievam patīk. Many other religions, same thing. Daudzās reliģijās tā pati lieta. The Hindus, they don't worship their God because they love their God. They worship their God because they're afraid of their gods. Hinduisti, viņi pielūdz savus dievus, tāpēc, ka viņi baidās no tiem dieviem. And so you can say there's a lot of spiritual anxiety. Un var teikt, ir daudz garīgs stress. And Jesus said, if that's you, come to me. Viņš saka, ja tas esi tu, nāc pie manis. If you're tired of just going through religious ceremony and there's no power, Jesus said, come unto me. Viņš saka, ja tu esi noguris no tā, ka tev visu laiku ir jāiet cauri reliģiskām ceremonijām, un tu esi noguris, nāc pie manis. And then in verse 28 and 29, he says, I'll give you rest. Un 28, 29 viņš saka, es tevi atvieglošu, ja es došu tev mieru un atdusu. I love the meaning of the word rest in the Greek. Un man patīk grieķu valodas vārds vārdam atdusa. It means recreation, Tas nozīmē rekreācija. like a holiday. Tas ir, kur tu dodies kā uz It sanatoriju, means atvaļinājums, pause pauze and letting down of cords that pull tight. un atlaist stīgas, kas bija cieši savilktas. So it says here, when Jesus comes to give you rest, Un Jēzus saka, es nāku, lai dotu tev mieru, lai dotu tev atdusu. it's recreation, Tā ir rekreācija, atpūta, a holiday. brīvdienas atvaļinājums. Anybody here this morning
You need a holiday? Raise your hand. Kādam ir vajadzīgs atvaļinājums, Say, brīvdienas? I need a holiday. Saka, jā, man ir Raise your hand. vajadzīgs. Pacel roku. At least this church is a little more honest than Šitā most churches. draudz ir godīgāk nekā tā, kas bija ogrē. Most churches, brother, we don't need a holiday. Viņš ir klausies, mums draudzē, mums We're nav nekādas serious brīvdienas. for Mēs Jesus. esam nopietni par Jēzu. We don't talk about holidays. Mēs par atvaļinājumu draudzē nerunājam. They don't even know what the joy of the Lord is. Bet daži pat nezin, kas ir tā kunga prieks. If they smiled, Ja kāds draudzē pasmaida, the sideburns on their face would crack. tad iekšā viss tās krunkas, viss te sāk krakšķēt, un te viss āda sāk They krakšķēt. look like they're baptized in sour lemons. Izskatās, ka viņi ir kļuvuši kristīti skābos, citronos. But Jesus said, come to me. Bet ja es saku, nāciet pie manis, I'll give you recreation. es tev došu atpūtu, es tev došu sanatoriju. Amen. Amen. Okay, stop laughing. Get serious. Beidziet smieties, tas ir nopietni. Boy. Very disruptive crowd. Jā, viņš ir ļoti tāds izklaidīgs pūlis. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Tā kunga prieks ir mūsu stiprais patvērums. Oh. Amen. Amen. So, recreation. Tā tad rekreācija. I love going on holidays with this lovely lady right here. Un man patīk doties brīvdienās ar šo skaisto kundzi. Yeah, we take some breaks. Mēs paņemam pauzes, atpūtu. We'll go find a nice, lovely beach somewhere in Spain or somewhere. Mēs atrodam kaut kur Spānijā kādu foršu pludmali. And we enjoy that time. Un mēs vienkārši izbaudam to But you know laiku. what I really like? Bet ziniet, kas man patiešām We patīk? love having holidays with Jesus. Bet mums patīk atvaļinājums un brīvdienas kopā ar Jēzu. We travel a lot to India and Nepal. Un mēs daudz ceļojam uz Indiju un Nepālu. And there's tremendous persecution of Christians. Un tur ir tādas ļoti trakas kristiešu There's vajāšanas. also a lot of Hindu-Muslim clashes in India. Un Indijā arī daudz hinduistu, musulmaņu sadursmes un konflikti. When we do big outreaches, Un kad mums ir lielas misijas sapulces, many times we say, well, let's pick a place that very hard to reach. un mēs cenšamies izvēlēties vietu, kas ir grūti aizsniedzama. So one time we went to a city called Ghaziabad. Un vienreiz mēs devāmies uz pilsētu vārdā Gaziabāra. That's one of the major crime capitals of India. Un tā ir tā kā noziedznieku kriminālā galvaspilsēta Indijā. How's that sound like a nice place to have a holiday with Tā Jesus? izklausās forša vieta, lai dotos brīvdienās ar Jēzu. So we go there, Mēs dodamies uz šo and here's what the pilsētu. pastors tell us. Un mācītājs saka, Oh, we can't have a big outreach. viņš saka, nu mēs nevaram taisīt lielu misijas This is a sapulci. real hard area to reach. Viņš saka, šī ir ļoti smaga atmosfēra, grūti So much aizsniegt. demonic strongholds here. Un tik daudz demoniskie cietokšņi. Don't expect much. Viņš saka, nesagaidi pārāk daudz. I said, this is the perfect place for a holiday. Un es domāju, šitā ir perfekta vieta, kur So we go there, mēs dodamies turp. and we're doing rock and roll concerts in the public schools. Un mēs valsts skolās uztaisam rokenrola koncertu. We're doing open air outreaches in the evening, Un tad ir brīvdabas sapulces vakaros evaņģelizācija. leadership conferences, Līderu sapulces. and the first night, Un pirmajā vakarā, there's a Hindu boy. His name is Shivam. He's named after a Hindu god. un tur ir puika, hinduistu puika vārdā Šivāms, un viņš ir nosauts hinduistu dievu vārdā. He was born with polio. Un viņš bija piedzimis ar to slimību, He polio. never walked a step in his life. Tad viņš nevarēja paspērt tā bērnu trieka, vai kas When viņš nav we varējis prayed- pastaigāt visu When dzīvi. we prayed in the name of Jesus, Un kad mēs lūdzām Jēzus a vārdā, mass prayer, kopējo no lūgšanu, laying hands on them. pat neuzlikām rokas. Too many people to lay hands on. Pārāk daudz cilvēki. The power of God goes through his body. He throws his crutches down and runs across the stage. Dieva spēks izgāja cauri viņa ķermenim, viņš nomet kruķus un sāk skriet pa skatuvi.
We have people coming up and testifying. Un cilvēki nāca priekšā, lai A liecinātu. flash of light came out of the sky, hit my knee. My knee cap was all injured, and now it's healed. Zibens šautra cilvēks saka, nāca no debesīm, trāpīja ceļa bļodiņai, un ceļa bļodiņa pilnībā tika dziedināta. Cancers and tumors dissolving instantly. Vēžu un audzēji momentā pazūd no cilvēkiem. Blind eyes, deaf ears opening. Kurlas auss, neredzīgas acis atverās. One lady came up and testified, Kāda kundze nāca un liecināja. and she was, what was her name, Shema? Bala. Sieviete vārdā Bālā. She was a illiterate village woman. Viņa poor. bija tāda nabadzīga lauku sieviete, kas nemācēja ne analfabēts. Her uterus had come out of place in her body. Un tad kaut kāds orgāns bija izgājis no vietas viņas ķermenī. And it was very difficult even to go to the toilet. Un tad urīna pūslis, un bija grūti viņai aiziet pat uz No tualeti. help for her because she was poor. Un viņa nevarēja saņemt palīdzību dēļ tā, ka viņa trūcīga. Somebody brought her to the meeting. Un kāds viņu bija atvedis uz sapulci. When we prayed in the name of Jesus, Un mēs lūdzām Jēzus vārdā. she could feel an invisible hand go into her body, rearrange her uterus, and then she came up and told us of her testimony. Un viņa teica, neredzama roka iegāja ķermenī, sakārtoja urīna pūslu, un viņa nāca liecināt, ka pilnīgi viss ir kārtībā. And when she finished, Un kad viņa pabeidza, she's lifting her hands and she's weeping. viņa paceļ rokas uz debesīm un raud. And she started speaking in tongues. Un viņa sāk runāt mēlēs. And you might say, how do I know she was speaking in tongues? Un kā es varu zināt, ka viņa mēlēs runāja? Because she was speaking English. Jo viņa runāja angļu valodā. And I could give the interpretation. Un es varēju iztulkot šīs mēles, That's the one language I know. jo to valodu es zinu. I'm still working on it though. Es joprojām strādāju, mācos šo valodu. But this lady was speaking in tongues in English. And But she when- didn't even know English. Viņa runā mēlēs angļu valodā, bet viņa nezina angļu valodu, nekad nav mācījusies. Then during the daytime, we would do rock and roll concerts. We sang in 3 public schools to 4,500 students. Un tur apmēram 4500 skolēniem mēs uzstājāmies vairākās skolās ar rock'n'roll koncertiem. We were having fun just doing guitar-driven music, singing for Jesus. Un mēs vienkārši dziedājām caur šo mūziku Jēzumu un sludinājām evaņģēliju caur šīm dziesmām. We were in a large school, Mēs esam kādā lielā skolā. and after we finished the concert, Pēc tam, kad pabeidzām the koncertu, principal said she wanted me to come to her office. un direktore saka, ka viņa saka, atnāc uz manu kabinetu. So I'm thinking, why does she want us to go to her office? Es domāju, nu, kāpēc man jāiet uz direktors kabinetu? You know, brother, Tu zini, brāl, kā tas ir. when I was in high school, if the principal called you to his office, it was not good. Ja es biju vidusskolā un man izsauc uz direktoru kabinetu, nu skaidri, ka And labi then nav. on top of that, she's going like this. She's Un es holding ieeju her direktors head and she's kabinetā un viņš grimacing. šādi saķēra uz galvu. I'm thinking, oh, whoa, what did I do wrong? Un es domāju, ko es esmu sliktu izdarījis. And I said, is something wrong? Es jautāju, vai viss ir labi. She says, yeah, I have these severe migraine headaches. Bet viņi saka, ļoti They just spēcīga come on me migrēna. suddenly. Un pēkšņi atnāca migrēna, ļoti galva sāp. I said, can we pray for you? Saka, vai mēs varam lūgt par jums? And she said, yes. Viņa saka, jā. So my lead guitarist and I, we laid hands on her and prayed. Mums tas ģitārists, pielūgsmes vadītājs un mēs uzlikām rokas un lūdzām. And then we went to her office. Un devāmies uz mūsu ofisu. And she brings in 40 of her brightest students from this school, Un pēc brīža viņi ir atveduši the student 40, body council. tad var teikt 40 skolēnus no skolēnu padomas, izcilākie skolēni. And they began to interview us. Un viņi atnāk, lai mūs And intervētu. they're asking questions like, how did you become a rock star? Un viņi saka, nu kā jūs kļuvāt par rockzvaigzni? I had to diffuse all of that and say, it's all about Jesus. Es no tā visa atteicos un teicu, ne, tas viss ir par Jēzu. And so they ask all kinds of questions. And they said, why are you in this? Why are you here in this town? Un viņi jautā, nu kāpēc tu esi šeit atbraucis? I said, we're doing an outreach in the evening and Jesus is doing all kinds of miracles. Es saku, mums vakarā ir sapulces un Jēzus dara visu veidu brīnumus. And then the principal speaks up
Un direktore sāk runāt. She said, yeah, they prayed over me and I had severe migraine headaches. They're completely gone. Viņa saka, jā, viņa par mani lūdza un man migrēna pazuda. Within 5 minutes, 5 minūšu laikā. all 40 of those students received Jesus as Visi Lord and Savior. 40 skolēni no skolēnu padomas atdeva sirdis un atvēra sirdis Jēzum. We go to another school for a concert. Un mēs dodamies vēl uz citu skolu koncertam. When we finished the concert, Pēc koncerta beigām. there was no principal there. Praise God. Tur nebija direktores, slavu Dievam. No. They say, hey, we have a deaf school. Would you go share at our deaf school? Viņš saka, vai tu gribētu nākt padalīties? Mums ir nedzirdīgo skola. I said, sure. Es saku, jā, protams. And so they do the sign language. Un viņi caur surdo tulkojumu, caur zīmi said, valodu. Jesus loves you. Es viņiem sludinu un tulks He's saka, raised from the dead. Jēzus ir uzmodies no mirušiem, viņš tev He said mīl. he's opening deaf ears right here in Ghaziabad. Viņš Gaziabādā šeit atver nedzirdīgo ausis. How many of you'd like your ears open? Cik daudz no jums gribētu ausis, lai atverās? All 70 students raised their hand. Visi 70 skolēni paceļ rokas. So our team prayed over them. Un mūsu komanda lūdza par viņiem. And about 30 to 35 of those students, their ears were opened by Jesus. Un aptuveni 30-35 no skolēniem viņa ausis Jēzus atvēra. And some of them come and testify in the evening. Un daži no viņiem vakarā nāca un liecināja. Now, that was it was exciting trip. Tas bija ārkārtīgi aizraujošs misijas ceļojums. I go back to the hotel room. Es dodos atpakaļ uz And I'm viesnīcas telling istabu. Sharmila all the stuff that's happening. Un es stāstu Šarmilai visu, kas notiek, ko Dievs dara. I said, man, it feels like we're on a holiday. Viņš saka, izskatās, ka mēs šeit esam kā This brīvdienās. is so much Un fun. viņš saka, tas ir tik jautri. Jesus is doing miracles and signs and wonders. Jēzus dara zīmes un brīnums. And by the time we were left that city, Un pēc laika jau, kad mēs pametām šo pilsētu, over 6,000 salvations, ap 6,000 dvēseļu glābšanas un pestīšanas. hundreds and hundreds of miracles. Simtiem un simtiem brīnumu. The city, the crime capital of India, was shaken by the presence of God. Indijas kriminālā galvaspilsēta Jēzus satricināja. So that's why I like going to holidays to places like Ghaziabad. Un tāpēc man patīk doties atvaļinājumā uz tādām pilsētām kā Gaziabada. Notice verse 29. Un ievērojam 29. Jesus said- pantu. Come and learn from me. Nāciet un mācieties no manis. He says, take this obligation on you. Paņemiet šo mācīšanās pienākumu uz sevis. If you learn something from Jesus, what will you learn? Ja tu gribētu kaut ko iemācīties no Jēzus, kas tas būtu? It'll be more than just head knowledge. Es domāju, tas būtu vairāk nekā tikai galvas zināšanas. It'll be something that changes your life. Tas ir kaut kas, kas izmaina tavu dzīvi. You have a great experience Tev var būt brīnišķīga pieredze, that can change your life for eternity. kas var izmainīt tavu dzīvi uz mūžību. This is the kind of invitation Jesus is giving. Un tāda veida uzaicinājumu Jēzus mums dod. And you can imagine his disciples. Yeah, Jesus, yeah, we want to learn from you. Tell us, what's your secret? Un var iedomāties mācekļi, jā, Jēzu, mēs gribam mācīties, pasak šo lielo noslēpumu. And Jesus says, I am humble. Un Jēzus saka, es esmu no sirds pazemīgs. If Jesus in one word could sum up what he's about, what would that word be? Un ja varētu saņemt vienā vārdā kopā, kas un kāds ir Jēzus, kas tas vārds būtu? Verse 29. 29. pants. I am humble. Es esmu pazemīgs. Jesus is humility in its purest form. Jēzus ir pazemība tās visšķīstākajā formā. Do you want to learn what true humility is? Vai tu vēlies mācīties, kas ir patiesa pazemība? Go to the source. Dodies pie avota. He is what humility is supposed to be. Viņš izskatās tāds, kādai jāizskatās patiesai pazemībai. And if this is the main thing Jesus says, I am humble, Ja Jēzus ir galvenā lieta, ko viņš par sevi saka, es esmu no sirds pazemīgs, why is this not taught in more churches? kāpēc to nemāca vairāk draudzēs? Why is there so few books on humility? Nav daudz grāmatu par This is what, pazemību. Jesus said, this is what I am. Bet Jēzus saka, tas, kas es esmu pazemīgs. Then why aren't we teaching this in our churches? Tad kāpēc mēs to nemācam draudzēs?
what true biblical humility is. Kas ir patiesa bibliska pazemība? Many of the churches are full of pride and arrogance Daudz draudzes ir pilns ar lepnību un competition. augstprātību un sāncensību, and competing and unforgiveness, offense. sacenšanās, nepiedošana, aizvainojumi. Did you know that offense is one of the greatest manifestations of pride and Ziniet, kad arrogance? aizvainojums un aizvainošanās ir viena no tādām redzamākajām liecībām, ka cilvēkam ir lepnība. We need to walk in humility. Un mums ir jāmācās staigāt pazemībām. Amen? Amen? So, humility. Pazemība. Think about this, people. Padomājiet par to, cilvēki. Why did Jesus mention humility? Kāpēc Jēzus pieminēja pazemību? Because in the beginning of time, we sinned because of pride and arrogance. Jo mēs redzam, ka visa laiku sākumā grēks ienāca caur lepnību. Satan, who was kicked out of heaven because of pride, comes down and tempts Adam and Eve. Sātans, kurš tika izmests no debesīm dēļ lepnības, viņš nāk un kārdina Ādamu un Ievu. God had said, Jesus said, don't eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Dievs teica, neēdiet no ļauna laba atzīšanas koka augļiem. because in the day you touch it, you'll die. Viņš saka, dienā, kad jūs pieskarsieties, ēdīsiet, jūs mirsiet. Satan comes along and says, why don't you go ahead and partake of that fruit? Un Sātans nāk un saka, kāpēc tu negribi pagaršot šo And augli? you'll be just like God. Un tu būsi tieši kā Dievs. So they took the fruit. Un viņi paņēma šo augli. What was the sin? Un kas tad bija tas grēks? Pride and arrogance. Lepnība un augstprātība. So how can we get rid of pride and arrogance? Kā mēs varam tikt brīvi no lepnības? God himself coming to earth in humility. Dievs pats atnāca šeit virs zemes pazemībā. And we need to be humble. Un mums jābūt But here's pazemīgiem. the problem. Bet šeit ir problēma. We have such a distorted view of what humility is. Mums ir ļoti sagrozīts priekšstats reizēm, kas ir patiesa pazemība. Here's what most people think of humility. Ko lielākā daļa cilvēku domā, kāda ir pazemība. The more poor you are, the more humble you be. Jo es nabadzīgāks esmu, jo es pazemīgāks. Yeah? Ja? Some people think somebody is humble is insecure, Dažreiz liekas pazemīgs tāds, viņš tāds nepārliecināts, or nedrošs timid and shy. vai ārkārtīgi kautrīgs un ierāvies sevī. Can't really look somebody in the face because you're humble. Tu neskaties otram pat acīs, jo tu esi ļoti pazemīgs. We think of somebody who's humble as somebody that's weak. You just step on them Vai and abuse them. pazemīgs, kāds vājš cilvēks, kur tu vari tā kā grīdas lupatai uzkāpt. We think of somebody that's humble. They lack courage. Kāds, kuram trūks drosmes, viņš tāds They lack a pazemīgs. backbone. Ja, viņam nav mugurkaula garīgā, un viņš ir pazemīgs. They're just humble. Viņš pazemīgs. So think about that. Padomāsim. If that's what true humility is, Ja tāda ir patiesa pazemība, why would anybody want to be humble? kurš tad gribētu būt pazemīgs? See, this is what religion teaches us. Un tas ir tas, ko reliģija iemāca. Was Jesus any of those things? Vai Jēzu mēs kaut ko tādu redzējām? He was the exact opposite of everything I mentioned. Viņš bija tieši pretējs visam, ko es pieminēju. Was Jesus poor? Vai Jēzus bija nabaks? Some people say, yeah, he was born in a manger. Jā, nu viņš piedzima taču kūtī un silītē. Why was he born in a manger? Un kāpēc viņš tur piedzima? No room in the inn. Nu vienkārši nebija vietas tajā And Mary mājā. had to give birth. Bet Marijai bija steidzam But jādzemdē. isn't it something? The God who creates us, he comes down to earth and he's not born in a royal palace. Un redziet, Dievs atnāk virs zemes un viņš neizvēlās ķēnišķīgu pili, lai piedzimtu. He's born in a manger, Viņš piedzima silītē, kūtiņā, out in a barn. ārā, tur, kur klēts. What happened after Jesus was born? Short time later, Un kas notiek pēc neilga laika, kad Jēzus piedzimst? some wise men came from the east. Gudrie nāca no austrumiem, What did they bring to Jesus? un ko viņi atnes Jēzum? Gold, myrrh, and frankincense. Zeltu, mirres un vīraku. If you were rich in Jesus' day, Ja tu biji bagāts Jēzus dienās, what did you need to own? kas bija tavā īpašumā? Gold, myrrh, and frankincense. Zelts, vīraks, mirres.
Shortly after Jesus is born, he humbles himself and comes to earth a man, Dievs pazemojās un nāk virs zemes cilvēku formā, and wealth is attracted to him. un tai pašā brīdī dievišķā bagātība un labklājība Prosperity, nāk pie financial viņa. prosperity Viņa- is attracted to Jesus. Finansiālā labklājība tiek pievilkta pie Jēzus. Herod wanted to kill all the newborn babies, Un Herods gribēja nogalināt visus bērnus, but jaundzimušos. Mary and Joseph had enough money to flee to Egypt. Bet Jāzepam un Marijai bija pietiekami naudas, They were lai viņi warned- varētu bēgt uz Ēģiptu un tur pavadīt Warned laiku. in a dream to leave. Un eņģēlis brīdināja Jāzepu pamest to zemi un doties uz Ēģipti. Now, some people say, well, Jesus was poor in his ministry. Un cits saka, nu jā, bet Jēzus jau bija nabadzīgs savā kalpošanā. Is that true? Tā ir patiesība. Why did Jesus have a treasurer Kāpēc Jēzum bija kasieris, by the name of Judas? kuram vārds bija Of all Jūdas? people. No visiem cilvēkiem tieši viņi izvēlējās A par thief. kasieru. Zagli. Jesus invites him to be the treasurer. Jēzus uzaicina viņu būt par grāmatvedu un kasieru. See, if you don't have any money, you don't need a treasurer. Zini, ja tev nav naudas, tad nevajag arī kasieri. Jesus' ministry must have been doing good. Un man liekas, ka Jēzus kalpošanā viņiem tur labi In gāja. fact, when the other disciples weren't watching, Un pat pārējie, kamēr neskatījās mācekļi, Judas was kind of just like a lot of our modern day politicians. They kind of helped themselves with some of the money, Jūda līdzīgi, lined kamēr their pockets. citi neredzēja līdzīgi kā mūsdienu modernie politiķi palīdz paši sev, iebāž That's- kaut ko kabatā no That's no what they do. kases. That's what they do in India and America. Tā viņi dara Indijā, Amerikā. They're compromised by money. Tas ir kompromiss ar naudu. Judas was compromised by money. Un Jūdam bija šis sirdsapziņas kompromiss ar But Jesus naudu. was not poor. Bet Jēzus nebija nabadzīgs. It says in Proverbs 22:4. Salamana pamācības 22:4. It says, I love this verse. Man ļoti patīk šī By raksturvieta. humility and fear of the Lord come three things: Caur pazemību un dievbību, pazemības un dievbības alga, riches, bagātība, honor, gods and life. un dzīvība. Hallelujah. Riches. Bagātība, So what is it? kas tas ir? The more humble you are, the more poor you are? Jo pazemīgāks tu esi, jo tu esi nabadzīgāks. Or the more humble you are, it attracts riches? Vai esot pazemībā, tas pievilina un pievelk I bagātību. believe the Bible. Es ticu Bībelē. When we grabbed a hold of humility, all of a sudden our ministry really began to prosper. Tiklīdz kā mēs patiesi satvērām šo pazemību, mūsu kalpošana sāka labi veikties. Was Jesus insecure? Vai Jēzus bija nedrošs? Can you imagine Jesus rebuking the religious leaders? Un var iedomāties Jēzu, kurš norāja reliģiskos līderus. Oh, you guys, you really shouldn't be doing that. Čaļi, klausieties, tā nevajag darīt, tā čaļi nevajag darīt. Ja? You know, it's not a good idea. Tā nav laba ideja, tā nedariet. Yeah, you're kind of being mean. Jūs ziniet, jūs esat tādi, You shouldn't say stuff like that. jūs esat tādi asi un nepareizi runājat, jums tā Is nevajadzētu. that how Jesus acted? Vai tā Jēzus darbojās? No. Jesus was right in the face of the religious leaders. Viņš gāja un tieši sejā viņiem teica And he was lietas. calling them, he was name calling them, Un viņš viņus sauca vārdā, kind of like President Trump līdzīgi kā Trumps prezidents. in America. Amerikā sauc lietas Some vārdā. people say he's got mean tweets. Viņš saka, zina, viņam ir tādi aizvainojoši tvīti. But Jesus, he told the Pharisees the truth. Viņš saka, tas izklausās skarbi, bet viņš viņiem skarbā veidā teica And patiesību. his disciples are thinking, oh, Jesus, Un mācekļi vienkārši, Jēzu, nu nevajag. don't you know that you offended the religious leaders? Tu nesaproti, tu aizvainoji vadītājus. Do you think Jesus cared? Un kā jums Jēzum rūpēja? No. Viņam nerūpēja. Jesus was full of courage. Viņš bija pilns ar drosmi. You know, when I went to Germany, they printed my book, Humility, The Hidden Key to Walking in Signs and Wonders, in German. Un Vācijā viņa grāmatu par pazemību iztulkoja vācu valodā. And the German word for humility is the word Demut. Un vācu valodā vārds demut nozīmē pazemība. And that word means Un šis saknes nozīme humility
pazemība and serving with courage. un kalpošana ar drosmi. Tas ir tas vācu valodas doma. Do you know the founding of America, our first president, George Washington, and our founders of our country were godly men. Un mūsu nācijas, Amerikas dibinātāji, Džordžs Vašingtons, viņi bija dievbijīgi vīri. They were given to prayer, Viņi bija nodevušies lūgšanām, and they were humble men. un viņi bija pazemīgi vīri. And God blessed our nation because of their humility. Un Dievs svētīja nāciju dēļ šo Bet you- tēvu pazemības. But they also were very courageous men who were willing to lay down their life to form our country when we fought against the British. Bet viņi bija ārkārtīgi drosmīgi vīri, un viņi iesaistījās cīņā, kad mēs meklējām neatkarību no Lielbritānijas. Jesus was humble. Jēzus bija pazemīgs, And a byproduct of humility is courage and boldness. un pazemības blakus produkts ir drosme. I had this thought today. Man šī doma šodien bija. There's a lot of Christian leaders. Ir daudz kristiešu līderi, They have boldness and courage. un viņiem ir drosme. But is your boldness and your courage infused with humility? Bet vai tava drosme un drošsirdība ir atšķaidīta ar pazemību? Or is it infused with arrogance and pride? Vai tā ir atšķaidīta ar lepnību un augstprātību? We should have confidence. Mums jābūt We should be pārliecībai secure. un drošībai, But that has to be in a spirit of humility. bet šai pašpārliecinātībai un drošībai tai jābūt sakņotai pazemībā, Not in arrogance and pride. bet ne lepnībā un augstprātībā. In Proverbs 11:2 it says this. Salamana pamācības 11.2. Only by pride Caur pride comes shame. nāk apkaunojums. Shame and insecurity come because of pride. Caur lepnību nāk apkaunojums. So let's grab a hold of the kind of humility Jesus walked in. Un centīsimies satvert tādu veidu pazemību, kādā staigāja Jēzus. There's so much we could share on this subject. Būtu tik daudz vēl ko dalīties par šo tēmu. Obadiah verse 3 says this. Obadajas grāmata 3. pants saka: It says, the pride of your heart has deceived you. Tavas sirds lepnība tevi ir pievīlusi. See, the thing is, pride will deceive us. Redziet, lieta ir tāda, ka lepnība, lepnums var pievilt mūs. It deceived me. Tas pievīla mani. I thought I was a great evangelist when I first started. Man likās, ka es esmu varens evaņģēlists, ka es tikko sāku kalpot. And because I was so full of pride, Tāpēc, ka es biju tik pilns ar lepnību, our ministry did not go very far. un kalpošana nes cik tālu nevarēja tikt. And you know, in those early days, Un tajos agrākajos gados I would travel around and do small meetings. es ceļoju apkārt, noturēju mazas sapulces, And one time I was invited to a Bible study of Baptist. un vienreiz man uzaicināja uz baptistu bībeles And they studiju, wanted to learn about the Holy Spirit and speaking in tongues. un viņi gribēja mācīties par svēto garu un par runāšanu mēlēs. So I go and I teach what the Bible says about tongues and the baptism of the Holy Spirit. Un es devos un mācīju par svētā gara kristību, par runāšanu mēlēs. And when we finished, we asked people if they wanted to be prayed for the baptism of the Holy Spirit. Un mēs aicinājām, kuri grib saņemt svētā gara kristību. In this Bible study, many people ended up in ministry because they were filled with the Holy Ghost and they started speaking in tongues. Un daudz cilvēku, kas bija tajā grupiņā, viņi pēc tam aizgāja kalpošanā. Dievs atraisīja dēļ svētā gara kristības And there un was a- mēļu dāvanas. There was a young man there just out of college. Un tur bija kāds jauns puisis, tikko Back- pēc koledžas. And he was filled with the Holy Ghost. Un viņš bija piepildīts ar svēto And he garu. was on fire for Jesus. Un viņš bija burtiski dega priekš Jēzus. He traveled with me. Un viņš ceļoja ar mani.
And he would pray and fast so much. Un viņš tik daudz bija lūkšanās un gavēšanā. We'd have 4-day meetings, 4 dienu sapulcēs. and then we'd have to extend them to 10 days because of all the undeniable miracles and healings Jesus was doing. Un mēs pagarinājām sapulces uz 10 dienām, jo notika zīmes un brīnumi un Dieva spēks. And I know a lot of it is because my friend, he was fasting and praying so much. Un es zināju, ka viens no iemesliem ir, ka šis puisis, viņš ļoti daudz lūdz un gavēja. And after a while, I moved away, Pēc kāda laika es devos prom, but he continued going towards ministry. bet viņš turpināja iet kalpošanas He was virzienā. a very shy man, Viņš bija ļoti tāds kautrīgs but vīrs, God gave him boldness bet Dievs deva viņam drosmi. after he was filled with the Holy Ghost. Pēc tam, kad viņš bija piepildīts ar svēto garu. And soon he started seeing so many miracles Un drīz notika tik daudz zīmes un brīnumi, that some of the big famous preachers in America and Africa recognized the anointing on my friend's life. ka daudz lielas kalpošanas un kalpotāji Āfrikā un Amerikā ieraudzīja šo svaidījumu, kas ir uz šī puiša. Within a short time, his ministry took off. Un pēc brīža viņa kalpošana pacēlās ļoti lielā spēkā. He led more than 10 million people to Jesus. Vairāk kā 10 miljonu cilvēku viņš atved pie Jēzus. Some of his crowds in India, 200,000 people Bija in one 200, service. vienā kalpojumā 200,000 liels dievkalpojums Indijā. He was in 80 nations of the world. 80 pasaules nācijās. People like Reinhard Bonnke said this man is a pace setter for world evangelism. Reinhards Bonke saka, šis jaunais cilvēks, viņš noteiks tempu vispasaules evanģelizācijai. Such a young man leading so many people to Christ. Jauns cilvēks un tik daudz ved pie Kristus. And one time he went into Liberia. Un vienreiz viņš devās uz Liberiju, They were in the midst of civil war. un tur Liberijā bija pilsoņu karš. He held a campaign in the middle of the capital city, Monrovia. Un tai galvaspilsētā Monrovijā viņi noturēja The evanģelizācijas president sapulci. of the nation came out. Liberijas prezidents pat atnāca. The crowds grew to 100,000 people. Un izauga šis pūlis šajā sapulcē līdz 100,000. When he prayed a mass prayer, Viņš lūdza kopējo lūgšanu. hundreds of cripples were instantly healed, crutches and wheelchairs all over discarded. Simtiem un simtiem cilvēki tika dziedināti, ratiņkrēsli, kruķi, vienkārši viss skatu bija nokrauta. Many salvations. Ļoti daudz pestīšanas, glābšanas. When he left that country, Kad viņš devās prom no šīs valsts, civil war ended. pilsoņu karš tur beidzās. Peace came to that country. Dieva miers nolaidās pār šo zemi. Now this man, I learned he was learning from me in the early days, but now I wanted to learn from him. Jaunajās dienās viņš mācījās no manis, bet tagad es gribēju mācīties no viņam. So about 25 years ago, Aptuveni pirms 25 gadiem he did a conference with Reinhard Bonnke viņš noturēja konferenci ar Reinhardu Bonki, and T.L. Osborne, tur T.L. Osborns, some of the most famous evangelists in the world. viena no visslavenākajiem evaņģēlistiem pasaulē. And I only remember one thing at this conference. Un es atceros tikai vienu lietu no It šīs was for konferences. evangelists. Evangelists from all over the world came for this conference. Un tā doma bija ar ekipēt evaņģēlistus, atbrauc viss pasaules evaņģēlists tur. My friend was getting up to introduce Reinhard Bonnke. Un šis puisis, mans draugs, viņš devās, lai iepazīstinātu Reinhardu Bonki. Here's what he said. Un tas bija tas, ko viņš teica, aicinot Reinhardu Bonki. He said, "We have the greatest ministry in the world. Viņš teica, mums ir varenākā kalpošana visā pasaulē. There's no ministry in the world that's greater than our ministry because we're leading so many people to Christ." Nav nevienas varenākas kalpošanas, tik daudz, cik mēs vedam pie Kristus, neviens cits neved. Nobody can tell me anything Neviens man neko nevar teikt, because they haven't led as many people to Jesus as jo I neviens have. nav tik daudz atvedis cilvēks pie Jēzus kā es. He said there's only one person that's led more people to Jesus than our ministry. Es saku, un ir tikai viens cilvēks, kas ir atvedis vairāk dvēseles pie Kristus kā mūsu And that's kalpošana. Reinhard Bonnke. Tas ir Reinhards Bonke. And I want to introduce to you my friend, Reinhard Bonnke. Come up and speak. Un es gribu iepazīstināt ar Reinhardu Bonke. Lūdzu, nāciet un runājiet.
I took those words and it hit right here. Un es jūtu, ka tie vārdi iedurās man sirdī. I went home to Sharmila. Es devos mājās pie Šarmilas. I said, we need to pray for our friend. Es saku, klausies, mums par viņu jālūdz ir. He's about to take a big fall. Izskatās, ka tūlīt var draudēt liela krišana. Within 6 months, 6 mēnešu laikā his marriage fell apart. viņa laulība He izjuka. married the woman he had the affair with. Viņš apprecēja sievieti, ar ko bija ārpus laulības attiecības. That marriage fell apart. Tās attiecības izjuka. He started hitting the bottle real heavy, Viņš sāka smagā veidā draudzēties ar pudeli. began shaking Viņš sāka trīcēt from drinking so much. no alkoholismu. And he's never, 25 years, he's never been restored to where he was before. Un 25 gadus viņš nekad nav ticis atjaunots tajā vietā, kur viņš garīgi We atradās. must steward everything for the glory of God. Viss, ko mēs nesam, mums jābūt žēlastības namturiem, kas to nes Dieva godam. My friend was on the mountain top. Un šis draugs mans, viņš bija kalna virsotnē. One of the greatest ministries in the 1990s. Viena no lielākajām kalpošanām 90. gados. But it all came crashing down because of pride. Un tas viss izjuka un izira lepnības dēļ. And here's what I finish with. Un tas ir tas, ar ko es gribu nobeigt. What's more important to Jesus? Kas ir svarīgākais Jēzum? Your giftings Tavas dāvanas or your character? vai tavs raksturs? The fruit of the Spirit Gara auglis or the gifts of the Spirit? vai gara dāvanas? I believe Jesus showed us it was the fruit of the Spirit. Un es ticu, ka Jēzus mums parādīja, ka gara auglis, Humility, integrity, pazemība, love sirds and compassion. rakstura veselums, mīlestība, žēlsirdība. See, here's the danger in Pentecostal churches. Un redziet, kur ir bīstamība vasaras svētku draudzēs, We have giftings that are up to here. ir dāvanas, kas ir ļoti augstā līmenī, Prophetic giftings, pravietiskās dāvanas, healing anointing, dziedināšanas evangelism, svaidījums, teaching, mācīšana, singing. dziedāšana. The gifting is way up here. Dāvanas var būt augstā līmenī, But many times the character is down here. bet dažreiz raksturs ir kaut kur pa vidu, zemāk nekā dāvanas. And what happens? Un kas notiek? Just like my friend, Līdzīgi kā manam draugam. his gifting surpassed his character, Viņa and his dāvanas, fall was great. viņa dāvanas pārsniedza viņa raksturu, un līdz ar to viņa krišana bija liela. I would have been the same place if the Lord would have promoted our ministry in those early days. I would have fell. Ar mani būtu noticis tas pats, ja Dievs būtu ātri paaugstinājis mūsu kalpošanu 90. Till I gados. learned about humility. Līdz Dievs man sāk mācīt par pazemību. Let your character be up here. Lai tavs raksturs ir šeit augšā. And then right under that comes your gifting. Un tad apakšā no turienes paceļās un rakstura līmenī tavs dāvanas aicinājums, svaidījums. Do not let your gifting surpass your character. Bet neļauj dāvanām pārlekt un pārsniegt tavu raksturu un tavu sirdi. Stay humble. Paliec pazemībā. Amen? Amen! Has this been helpful for anybody? Vai tas kādam noderēja, bija palīdzīgi? Hallelujah. Halleluja!